māte vien attīstījās kultūras dzīvē. Ciematā mājas aug kā sēņas pēc lietus. Te uz dzīvi atmetās ne tikai strādnieki no tuvējās apkārtnes un salas, bet arī no citām PSRS republikām. Pirmajos pēckara gados daudzas ģimenes sāk turēt mājlokus. Uzbūvētās kūtiņas alaži likās par mazu. Tādēļ sākās dažādo iegūju un būdu celšana pagalmos. Ja automašīnu redzēt ciemata ielās bija retums, tad lēns ierējošu govs vai rukšķoša sivēnāte neizraisīja nekādu izbrīdu. Skaties, Jānīti, dekrētu pieņēmuši. Rakstrums! Mēs tā piedīs tā. Tu esi komisijas vadītāji, bet aiz logas staigā zarnietis, kāds liek no švaiba cūka. Rakstrums! Vai tu tādam ko pateiksi? Vai pieni Jānīti tak šodien sēde? Jāskrien noņemt pie valdnieku krekli. Jā? Kādu viņi klausās? Šeit no rajona, vai biedru kārkliņu varētu pasaukt pie telefona? Vai tu liksies mierā viekas tāds? Kā jūs mani nosaucāt? Jānīt, nāc drīz! Nevaru, tu taču zini, kur es esmu, lai pagaida! Biedri kārkliņi, jūs beidzot klausāties manī. Kādus mērus jūs esat pieņēmuši, lai apkarotu dzīvnieku patvaļīgu klejošanu pa ielām? Kāds gan te vēl var būt? Mums atnāca ziņojums par to, ka ciematā pa ielām klejo mājzīvnieki, un ka jūs nesat spējīgs ar to cīnīties. Ja tas apstiprināsies, būšu spiests atņemt jūs pilnvaru. Netēlojiet kurli, parīt es ieradīšos uz pārbaudi. Kāpēc nē? Kaut tu loks aizrītos! Groko laika ar mūsu telefonu klausuli mutē. Ceru, ka viņa nesarunāja muļķības. Un ko tu pati stāvi? Kaza krekla apēdus vai? Tavas tiksiņas! Kas ar tām notika? Nu, redzi, es, kad izgāju laukā, tā otrā kaza,
arī līdz. Vai tā nav kādā komisijā ielīdis? No и что? Я тебя прошу. И что? Ваня, иди сюда! Kā tādiem papīriem? Vai tad esi načaļņikos ielīdis to? Jābalķi bābā! Un ko tu te vēl daudz? Jāni, tu taču es neesi nācis plēsties par tām būdiņām, ko es sanagoju tām savām vistiņām. Nu, tu redzi, man visi nagi ir zili, vai ne? Un šite arī es nevarēšu. Kā tur izskatās nerādis? Man te dekrēts ir. Dekrēts. Dekrets? Jā, nu tev tur dekrets, bet man te ir oliņas. Nu, tak mēs esam pašu cilvēki un pašu oliņas tās ir, ja? Klausies. Un vai tad tu neienāksi, ko? Mēs jau taču varētu tos likumus tā paskatīties ritīgāk. Varbūt, ka varam kādam mest ar līkumu. Un pie reizes tu man varētu iestrūvēt ķeķi lampiņu. Tie griezti te tādi augsti. Manas uzvalda virsas. Vai, Jānīti, jā. Nu, tās taču ir tavs, jā. Tev jau cisciņas tīras zilas trīs aiz augstuma, vai ne? Jā, es jau domāju, ka tās ir tavas, kas skrēja pakaļ tai nešpatnai kazai. Patnori, man jāpalīdz. Es uzkāpšu un viņai ieskrūvēšu to. Tad Jānītis nevarēja sagaidīt pusdienās. Pie Marijas. Vai kaut uzkāpa? Ko? Man tikmēr jāsargā viņa bikses un vēl viņa olas. Nu, es viņam. Tās viņa olas. Ir 2011. gads. Rocēni ir izveidojušies par skaistu pilsētu, skaistu novadu centru. Dzīve rit savu gaitu ar savām jaukajām lietām un arī problēmām. Labvakar, Ieviņka, dārtiņus, mīļā draudzeni. Klausies, iesim palūkot, ko tie jaunie tagad par to kultūras namu dara. Lai gan tagad jau visi saka kultūras centru. Laikam sen neesi bijusi. Cik tad nesen pati jaunu meita tēloja drūma špaktelēdama ciet. Nē, kad Ievai pēdējo reizi tā nesmuki iznāca, es vairs neju, lai jau ir tās jaunās un tās smukās, kā man nesanāk tā kā viņai. Nu, bet viņa pati vainīga tēlo jaunu meitu, un kad es ēģus viņai iekļiet tur, kur nevajag, tad kliedz ar tādu gobju meitu. Es tev saku, jostiņu viņai vajadzēja uzsiet, lai redz, kur tas vikurlis ir. Nu, es jau par to teātru neko. Tu jau pati zini, cik es daudz pa skatuvi esmu grozījusies un kādās tik lietās esmu ģērbusies. Es par tām plikajām, kas tos plikos spēlētājus groza, tu kauns skatīties. Iedomājies, mans vecais tagad rakstnieties par kabatas lakatiem viņām dabūja uzlikt uz acīm. Šis nav nost, acis spīd, mute sausa. Es var palikt. Nu, vajadzētu gan vēl tādā kluciņā padarboties. Mana kaimiņiene reizi dzieda pirsā. Nu, dikti jau smuki izskatās, kad viņa stāv paudas, tērpos, cēli, pa skatuvi staigā un dzied. Man jau jaunībā labi skanēja. Jānis par savu mīļo lakstīgalu vien tikai sauc. Vakar, kas bija uznācis, tas ne? Uzsauc, lai beidz un ķert. Bet, Klau, es tev saku, tu varētu padomāt par tām Eiropas dejām. Un tu viņas vienas pašas pie skaistas mūzikas dejo. Un tas ir zināmā mērā labi. Nav jāstrīdās, kurai štramāks gadījies un kurai ne. Kūtes baltas, pašas tik smaidīgas, ka prieks redzēt. Nu, vajadzētu gan. Bet redzi, man mazmeiti jāved uz mēģinājumiem. Viņam acīm par viņos dejo. Bet mans vecais šodien ar vīru koru uzstāsies, veselu stundu skuvās kādas jauns puika, bet mana vadekla sieviešu korī dzied. Bet mans mazās atkal jauniešu
tiešām mēs lepojamies un ir jau arī par ko. Nu, ja tu tā saki, bet klausies, nerunāsim vairāk, iesim šovakar kultūras centrā Inārai Štenbergai 55 gadu jubileju. Iesim skatīties to jauno izrādu par reiku, par kas oceļies. Pēc 10 minūtēm turpināsim ar pasākumu otro daļu, kurš skanēs dziesmas ar Ināras Steinbergas vārdiem. Sāksim pasākumu otro daļu ar svētku koncertu. Un tāpēc es uz skatuves gribētu aicināt šīs dienas gaviļnieci Ināru Steinbergu. Es gribēju prasīt, kā jūties šovakar? Ir prieks, satraukums, varbūt pārsteigums? Prieks noteikti, satraukums vēl lielāks un liels pārsteigums. Pārsteigums par to, par izrādi, par to,